Par dažādām zvejnieku svētku jārēm mēs jums vēl pastāstīsim, bet šobrīd uz svītras pirmie. Z grupa jau trešo posmu pēc kārtas. Finālā ir iekļuvusi komanda Babuns, bet viņu pretinieki šobrīd šīs grupas favorīti un līderi kopvērtējumā Citizen Eco-Drive viņu zilajos formas tērpos. Babuns ir šobrīd pliki, cīnās kaut kur starp ūdeni un zemi, brīžiem varbūt arī dubļi. Un šajā cīņā iniciatīvu no sākuma uzņems līderi un favorīti Citizen Eco-Drive. Iepriekšējais posms viņiem bija pagalām neveiksmīgs un komanda nespēja iekļūt finālā, taču atcerēsimies, ka tieši šī komanda izcīnīja uzvarus abos pirmajos Latvijas čempionāta posmos. Cīņa kļūst nokaitēta, kāds saminstrinājums īsti nav zināms, kam pienāks bumba, un jūs redzat, starp ūdeni un zemi, dažreiz slīdot gāžoties, puikas nebaidās no šīm apstākļiem, un brīžiem, protams, šķiet, ka tas patiesi ir daudz saistošāk nekā spēlēt vienkārši uz asfaltu. Un tā spēles izšķirošais brīdis. Ja šis sodametiens tiek iemests, tad būs pagarinājums. Babuns uz sodametiens līnijas, metiens bumba ir grozā, tas ir pagarinājums un, protams, prieks par šo precīzo raidījumu. Pagarinājumā uzbruk Citizen Eco-Drive, pret viņiem tiek pārkāpt noteikumi, un tas nozīmē, ka uzvaru var izšķirt Dairis Bertāns. Ja viņa metiens būs precīzs, viņš met un bumba lido grozā, tas nozīmē, ka trešo uzvaru Latvijas čempionāta posmos izcīna Citizen Eco-Drive. Kas ir izšķirošais, lai uzvarētu? Metienu precizitāte. Kā jums šodien gāja metieniem? Šodien bija normāli, varēja būt labāk, bet... Pēc neliela klupiena Jūrmalas posmā Citizen Eco-Drive atkal ir pirmie, vēl vairāk nostiprinot savas pozīcijas kopvērtējumā. Babuns turpretīm saglabā otro vietu, bet trešajā pozīcijā savējiem.